Mēs ar ceļa mentu darbiniekiem dodamies kārtējā patruļā. Šoreiz esam ieradušies uz apdzīvotu vietu Reiboni. Nenolieksim, ka nosaukums ir gana vilinošs, tāpēc apturēsim pirmo pretīmbraucošo. Labdien, ceļa policijas inspektors Jānis Cālītis Vistiņa. Lūdzu, uzrādiet man savu vadītāju apliecību un tehniskos dokumentus. Bļaļ, kāda huja pēc jūs mani apturējāt? Suņi, bļaļ. Es atkārtoju vēlreiz. Uzrādiet, lūdzu, savus dokumentus. Bļaļ, man mājās paliek. Es te skatos, jums tur alus pudelītes ir. Kā šodien ar alkoholu sastāv, ko? Jā, es neesmu dzēris. Es vispār nekad nedzeru pie stūres. Tās pudeles nav manas, tās ir kaimiņiekas. Es jūs palūkšu mirklīt uzgaidīt. Mentam šis neesmu skanēja ļoti nepārliecinoši, tāpēc viņš liek iepūst trubiņā. Uz to vēl būs jāveic alkohola tests. Lūdzu, iepūtiet. 3 sekundes dziļi elki. Baigi ilgi, nevarēšu. Tā, ko mums te rāda? 3,25 promiles. Jaunais cilvēks, un tas skaitās, neesam lietojuši alkoholu. Kefīru dzēru. Es jūs palūkšu nākt man līdz uz automašīnu. Tad ments sadzird, ka bagāžniekā kaut kas tirinās un nolēma apskatīties. Es atvainojos, kas jums automašīnas bagāžu nodalījumā? Droši vien Rezaras Zapaska nokrita vai Dankrits kaut kas. Es pārmeklēšu jūsu automašīnu. Es atvainojos, ko šis cilvēks darīja jūsu automašīnas bagāžas nodalījumā? Tas ir mans ierunājums. Labi. Viņa ir rakstā. Mirklīdz uzgaidīt. No vietas! Šeit ceļa policijas inspektors Jānis Cālītis Vistiņa. Man lūdzu vajadzētu ātro palīdzību uz ceļa posma Gulbene Reiboņi, 6. kilometra. Ir ievainots cilvēks, nācās pielietot dienesta ieroci. Izsaucu Gulbeni uz dispečeru vienību. Gulbeni klausās. Man vajadzētu auto treilēšanas pakalpojumus. Ceļa posmā Gulbene Reiboņi. 6. kilometrā nepieciešams transportēt vieglu automašīnu.